ēdām rosolu. Mana ģimene rosols bija būtībā kartupeļu salāti ar bietiem klāt. Vienmēr koši rozā. Bez sīļķis, bez gaļas, tikai kartupeļi, bietas, ābols, gurķītes, dzirņi, majonēs, skābais krējums. Es ļoti daudz laika pavadīju jaunībā Latvijas centrā, kur bija latviešu bufets, un tur bija rosols, gan sarkanais rosols, gan dzeltenais rosols. Tie nebija vienkārši kartupeļu salāti? Nē, tur bija citādi, un dažiem bija ļoti stipri, daudz āboļu likt klāt, citiem bija sineps un skābs krējums, citiem bija, un tas bija kartupeļu salāts puse, bet tad likt klāt citas lietas, tā kā rosolu. Un tur, kur siļķi lika klāt, tad es atkāpjos bišķiņ, jo es neesmu siļķu cienītājs. Noteikti lieldienās, noteikti Ziemassvētkos, bet ne svētku vakarā, bet svētku dienā, pirmos svētkos. Noteikti, un tad, ja bija kaut kur, ja bija jāklāj galva, piemēram, kristībās, iesvētībās, kāzās atkāzās vienmēr bija. Es kā azaitas strādnieks, mums bija katra svētdiena. Bet mājās tu ēd? Mājās ļoti maz ēd. Tas bija viss pie latviešu bufets, augstāks galds. Katru svētdienu, kad es strādāju Latvijas centrā, tur bija. Uz augstāk galda bija viss kaut kas. Augstais zivs tomātmērcē, kas tur... Žāvēts lasi, žāvēts tītars. Skābie gurķi. Vienmēr skābie gurķi, vienmēr saltskābmaize. Tur arī vienmēr bija kaut kāda puķkāposta salāts, tā kā krējumā, vai arī brokolīs salāts ar rozīnēm, ar krējumu. Un es nezinu, vai tas nāca no Ziemeļamerikas vai no latviešiem, bet sajiet kopā, un tad tas vienmēr bija galdā tajā azaitā. Vienmēr bija galerts. Arī kādreiz bija angliski viņu sauc, tas želejs, kas krāsainā aspek. Viņš ir tāds... Viņš ir galerts, bet viņš ir ar krāsu. Un ar burkāniem un ar rozīnēm, un viņš ir zaļš, dažreiz oranžs, dažreiz... Jā, viss dīvainākā. Aspek ir viena no tām lietām, kas ir nokritus no bufets malā, un viņš vairs nav atkārtojams. Jā, man māsa taisīja galertu, un mana tante Ausma taisīja galertu. Mans tēvs ļoti izbaudīja galertu, ļoti. Es ēdu, ja bija labi daudz etiķis klāt. Un mārukti. Mārukti, jā, vienmēr jābūt. Mums arī tā forma ir parastā Ziemeļamerikas skābu krējuma forma, un tas lielums bija katram jānoēd, tas bija vienam cilvēkam. Es man pats vecāks taisīja ēžēns, un tad man mamma arī taisīja ik pa reizei. Un tur apakšā vienmēr bija tie lielie burkānu gabali, un tad tas ieliec tas galerts, so tad otrādi iznāk ļoti smuka burkāns virspusē. Viņam bija puķīti klāst arī, ne? Tas salikti burkāni. Es neatceros tik detaļīgi, bet...